Es pamanīju, ka tagad TikToks ir pilns ar mežstrādes darbiem, kā visiem tur iet dēlas. Es arī esmu šitajā sfērā, un es gribu nofilmēt jums vienu dienu no savas darba dienas, jo tīri paveicās, es būšu viens pats, tāpēc es droši varēšu pafilmēt. Čia tagad brauksim uz iepriekšējo ģiļanku pēc vagona, jo tur ir tādi dubļi, ka meisteri ar saviem pikapiem neizvilks viņu ārā bez manas palīdzības. Un tad brauksim uz nākamo ģeļanku. Filmēšu visu no telefona, tāpēc kvalitāte tāda, kāda būs. Vagončiku izvilkām ārā, pazvanīja un pateica, ka ekskavators ir iesprūdis. Tagad vajag priekš viņa 2 pagalītes dabūt. Paņemšu no šajienes 2 pagalītes, lai ekskavatoru izvilkt. Tā izskatās pidaru darbības. Paskat, kāds vibes. Smuki viss. Vai tad tas nav smuki? Paskat, kādi skati, kādi kalni. Paskat, kāda pļava. Šito tak var uz ekrāna Windowsam likt. Krāmējām kaņistru un braucām ekskavatoru vilkt ārā. Stand still, falling away from me when it takes so long. Fire's out, what do you want to be? Now I'm holding on. Myself was never enough for me. Gotta be so strong. Ekskavatoru izvilkt ar forwarderi. Nu, es esmu pārliecināts, ka tas nebūs 5 minūšu darbs, tas būs ilgi un iespējams, ka vispār uz visu dienu. Tā kā līdz mežam es šodien iespējams, ka netikšu. Vismaz tā parasti notiek, nu 100% vienkārši. Sāc no rīta darbu, beigās izrādās, ka tu pirmos kubus sāc vest tikai jau, kad jau tumšs paliek. Nu, te, bļa, trūka, ka tik vēl fura iestrēk. Bet rekur vainīgo, man liekas, es redzu. Rekur ir tas vainīgais. Tur tālumā. Jee! Uhti, uhti! Jebāl, es te pats tūlīt noslīkšu. Suka touchdown! Tās jākars ir, bļaļ, Džonģer.
Tad visa zeme peld. Viss krātās. Блядь, visa zeme trāp. Es nezinu, kā man ies, bet, bļāt, šitājiem jau hujoja. Man liekas, ka te šodien uz ilgu laiku. Domājat, man arī vajadzēs vilkt ārā? Vai tomēr nebūs viss tik slikti? Nu, te ļoti, ļoti viss smuki. Viss smuki. Nu, bet labi, man vēl 2 pāri ķēdes. Nav tik traki. Es nezinu, kā parādīt, bet te viss vienkārši peld nereāli. Visa zeme viļņi. Viļņojas vienkārši un viss. It kā būtu kaut kāda platforma peldoša uz ūdens. Nu. O, labi, ka es tur nestāvēju. Tik viss ir slikti. Ejebal. Jebal, cik viss ir slikti. O. Nu tā, no strjomnās vietas mēs esam izlīduši ārā, kā tur ies tālāk grenzēt. Nu te galīgi šķīst viss. Pistā. Nu kaut kā braucam pamazām. Galīgi viss slikti nav, nu, bet jau ir labāk. Es no turienes rekur. Nu, tā kaša malāša. Pizdziet. Tā, nu, viss. Viņš jau kraujies iekšā savā tralī. Dosies prom. Mainīgais rekur brauc. Iepalīdz, ja iestriekstu. Какая задница. Es stāvu kaut kādu labu laiku jau iedarbināts. Vat kāda varbūtība, ka ja es tagad noslāpēju motoru, iedegsies zaļais un mēs visi brauksim. Izskatās, ka ne šoreiz. Starp citu, šodien ir 13. piekdiena. Redzēji? Izslēdza tuvās gaismas un angeļus ieslēdza. Ko jūs domājat par to laiku, ka viņš vienmēr mainās? To lietus palīst 5 minūtes, tad saule sāk spīdēt, tad slapjais saulainais laiks, nezinu. Vienmēr mainās garastāvoklis tai dabai. Es nesaprotu, kas tagad notiek, kāpēc tā ir. Pierakstiet komentārā, ko jūs domājat par laikapstākļiem. Jā, beidzot es atbraucu. Zaibal braukt jau. Nu, man liekas, ka te nekas labs nebūs arī. Būs jau labāk nekā pie ekskavatora, bet nu te arī
drusku dirsā. Kā sakās, darbs jāmīl. Jobanī. Bļaļ, atkal lietus sāk līt. Bļaļ, kad kaut ko taisies darīt, tā uzreiz lietus. Dzībal, bļaļ, saule to lietus. Izskatās, ka tu līt iepisīs normāls lietus. Tāpēc atstājām viņu te. Iesim rumtūru parādīšu. Jebā! Daudz maz kārtību savadu. Kamēr lietus nelīst tieši uz īmas salikšu. Ak jā, rumtūrs. Te guli, te gatavo, te glabā, te mazgā, šeit ēd. Jebal, es nolēmu labāk braukšu ar mašīnu. Bet ne tāpēc, ka man slinkums iet, tāpēc, ka šito man nest ir slinkums. Vienu zīmi noliksim kaut kur te. Otru tajā galā. Paskat, kāda turbina. Šitādu BHB ielikt. Kāds intercooleris. Joptiek, tas ir izmēri. Bet labi, ja nopietni. Es pārbaudīju visu šķidrumus, lai tie iekļaujas normā. Tagad vajag sasmērēt manipulātoru, traktoru, visas, nezinu, gultni varbūt arī. Tāpēc, ka tur visi peldē. Ideāli vēl būtu arī nospriegot tās ķēdes. Jo viņas diezgan vaļīgas ir. Bet, nu, man nav ar ko viņas nospriegot, tāpēc... Nē, man ir ar ko nospriegot, man nav zvīņu sīko. Tāpēc brauksim tā, kā ir. Jau 6 vakarā, es vēl nevienu kubu neesmu izvedis. Visu dienu pie traktora un nevienu kubu neizvedu. Visi runā par to garšīgāko daļu darbā, ka te nauda ir un tā tālāk, bet neviens nerunā par to, ka te ir jāstrādā, jātīra, jāsagatavo tehnika. Visas pretīgās lietas tiek garām palaistas. Kā lai es te visu tīru tagad pēc visiem šitiem dubļiem, visu te sasmērēt, tur jau trekšā. Šeit ir masļonka viena. Kaut kur te ir jābūt. Rekura katraku. Gultnī šeit vēl ir jābūt. Tā tur iekšā vēl. Rekur ir. Šeit. Krustiņos šitajos. Visur. Tas viss jāsmērē. Tā ir tā nepatīkamā daļa. Ka visu ir jāsasmērē. Lūk, ar tādu ierīci notiek smērēšana. Tā, masļonkā ieštepcelē un spaidi. Es te varētu ieslēgt timelapsu, lai jūs varētu redzēt pātrinātā laikā, kā es izēju visas masļonkas. Bet ne, nedabūsiet jūs timelapsu. Tā vietā skatīsieties, kā es mainu. Es pat nezinu, kā tas saucās. Kaut kāda smērēšanas ierīces uzpildē. Sauciet to, kā gribiet. Kas sakās, darbs jāmīl. Es vēl nezinu, kas tur iekšā darās. Tur iekšā, laikam, vispār viss skīst. Visticamāk, ka mēs vienkārši iesēdināsim šito traktoru. Un viss. Un miers. Un tas zilais belēks braukšu šeienē, lai izvilkt mani. Es šito ārā izmetam. Tā, nu, principā es visu sasmērēju. 6 vakarā tūlīt iešu uz pusdienām. Tiekamies mežā. Nu re, mēs esam mežā. Paskat, kāds te mež. Vot šitais ten materiāls, vot šitais baļkīši, vot šitādi ten. Tas ir sapnis vienkārši. Tas, par to var tikai sapņot. Kā visi meži būtu šitādi, tas būtu vispār perfekti. Vai. Bet te nav daudz nocirsts īstenībā. Tāpēc, ka harvesters vēl nav izzāgies visu un kaut kur aizpisies projām. Piekdienu, nezinu, ko viņš dara. Bet, nu, šeit ir diezgan patīkams materiāls. Tur krautuvē jūs redzējāt, ka tur ir diezgan, nu, tāds švaks ļoti viss. Tas ir drusku mani biedē.
Jo es gribu it kā šitos visus dārgākos materiālus, baļķīšus, vest tagad ārā. Un ja es ar tiem baļķiem noslīkšu, tad es nekā sev nevarēšu palīdzēt. Tāda neliela dilema, bet, nu, vienalga vedīšu es baļķus. Ir problēma. Es nezinu, kā filmēt, kā es kraujos. Nu, vot vispār nezinu. Nu, tipa, blin, vispār nav variantu. Man vajadzīgas abas rokas. Es nevaru ar vienu roku kā mašīnā braukt un stūrēt un filmēt. Man šeit ir vajadzīgas abas rokas. Un kādā veidā rādīt jums, kā es to krauju iekšā, es nezinu. Atradu es te kaut kādu galimo telefona turētāju. Kā jums tur skatīties būs, es nezinu īstenībā. Starp citu, viss šitais ten lobās nost tagad no kokiem. Un viņi līdz ar to, šitai ten škurka, kā noiet, viss viņi paliek slīdīgi. Un ja kaut kāds neliels slīpums ir, tu cik vien akurāti nenoliec to baļķi vai pāgali kaut kādu, viņa nafik noslīt nost un iet projām vienkārši pati pa sevi dzīvot. Paskat lidinās, cik visādu brīnumu asins sūcēji jēbāli, cik viņu te daudz. Nu jā, karoči, ir uzkrāmēt. Tagad to ir jāved uz krautuvi. No, pirmā piekabe un jau pamazām sāk, tumšāk palikt. Jau saule pamazām iet prom. Kā es arī teicu, pirmie kubi aizies tikai tad, kad tumš jau būs. Es te īstenībā nezinu, ko stāstīt. Vismaz pagaidām man nav nekādu ideju, ko te var pastāstīt. Īpaši kā to filmēt, ja tu esi viens pats. To es reāli nezinu. Kā to darīt. Ja kaut ko stāstīt, kādus notikumus. Es, piemēram, ir man viens stāsts. Iepriekšējā dziļankā, no kurienes mēs traktoru savācām un vagonu vilkām ārā, tur tas viss notika. Es biju iekritis ar pilnu kravu un pabraukt nav iespējams vispār. Nebrauc viņš un viss. Lai izbraukt ārā, vajag kraut ārā. Bet, iekritu tajā vietā, kur precīzi virs tevis iet elektrolīnija. Un tas bija gan forši. Pievešanas ceļš ir diezgan normāls. Vienīgi, ka šeit tāds jau kīselītis, un te tālāk vēl trakāk drusku būs, bet es domāju, ka tur pamats ir ciets. Krautuvē, kas ir, tas gan mani biedē. Tā jau normāli var strādāt. Šeit vienīgā pievešanas vieta tāda šķīstoša. Bet man liekas, ka tur apakšā smiltis, tur viss ciets ir vispār, negrimst un viss. Šeit ir viss stromnākais. Es nezinu, kas te ir apakšā tur. Cik te ir drošs, tā teikt. Izskatās, ka viss kārtībā. Var braukt. Bet, bļaļ, stromna tas viss izskatās. Kaut kur aptuveni šeit taisīsim izkrautuvi. Kārtējo reizi es nezinu, kā filmēt. Es reāli nezinu, kā filmēt. Iespējams, ka nebūs nekādas filmas un vienkārši gala rezultātu redzēsiet un viss. Lūk, šitā tas viss izskatās. Tagad atpakaļ uz mežu, tas uz šejieni, atpakaļ uz mežu
Un tā braukā, kamēr viss smešs nebeigsies. Šeit attālums no tās cirsmas līdz krautuvai vairāk kā kilometrs. Ja traktors noplīs vai kaut kur iestrēdz naktī, nu es negribētu to visu gabalu iet pa caur šito visu mežu. Kaut kas tāds salīdzinot ar šausmu filmām, kaut kas līdzīgs ir. Tagad vēl nav tik tumšs, ka paliks tumšāk, paliks stromnāk. Jums mašīnās visiem ir stūres, apaļas stūres. Kam ir S-lines, kam ir M-teč kaut kāds. Skatieties, kāda stūra ir pie manis. Jā, tieši ar šito es stūrēju. Tā tas strādā. Tā, nu jau galīgi tumšs īstenībā paliek. Tas viss regulējas lūk ar šo poziņu. Piespiedi, paturēji. Un tad sāk sliekties iekšā gaismas un paliek gaišs. Lūk tā. Var turpināt. Šeit ir vēl viena, un šeit vēl piespiedi. Vēl tur gaišs paliek. Tad vēl ir šī boga, kas apgaismo kausu. Un viss dzīve izdodas. Bļā, paskat, cik to asins sūcēju. Jop, cik viņu daudz ir. Es vienkārši izgāju tur, nezinu, uz pāris sekundes ārā. Un vienkārši kāda nenormāla rīt gandrīz vai sāka pīzdēt, cik viņu te daudz ir. Jēba. Nu viss. Uz šodien dienu pietiks. Man slinkums strādāt. Tā kā man ir kompis, es varu paspēlēt kontrastruki. Rekur pelīte, rekur klava un spēlē tikai. A jums mašīnā ir skārienu jūtīgs? Windows 7. Paldies, ka skaties. Ja kaut kas tāds patīk, raksti, varbūt laiko, nezinu, kaut ko dari, lai es saprastu, ka tas patīk un ka tādu ir vērts filmēt. Ja nē, tad arī nedarīšu to. Karoči, es vispār gulēt gribu. Tā kā все. Čau.